Sveiki, skatītāji! Šovakar Latvijā, tāpat arī citviet pasaulē, ir muzeju nakts. Pagājušajā gadā muzeju naktī es jums izstāstīju, kas ir pieminekļi. Un atbildēju uz jautājumu, vai piemineklis ir nekustams īpašums. Bet šogad es esmu devies uz Liepājas karostu. Kāpēc? To jūs uzzināsiet šajā video. Karosta tāpēc, ka pētot zemes pārvaldības problemātiku Latvijā, kā arī citviet un jo īpaši Austrumeiropas valstīs, bet ne tikai, pētījumos liela uzmanība tiek pievērsta degradētām teritorijām, varētu arī teikt degradētiem objektiem. Jautājums, vai šāda degradēta teritorija ir Liepājas karosta? Un kas vispār ir degradēta teritorija? Nav vienotas definīcijas, nedz Eiropā, nedz arī pasaulē. Parasti šādas degradētās teritorijas tiek saistītas ar pamestām vai neizmantotām teritorijām, tādām, kur ir piesārņojums vai tiek uzskatīts, ka tās ir piesārņotas. Un galvenokārt runājot par attīstīto pilsētvidi, bet ne tikai. Vēl būtiski par šādām teritorijām valda uzskats, ka tās ir tās, kuras var atgriezt liederīgai izmantošanai. Un arī, kā jau teicu, arī Latvijā šāda definīcija nebija, to arī vairāk pētnieki ir rakstījuši. Patiešām pētījumi arī Latvijā par degradētām teritorijām ir daudz. Es pat neuzskaitīšu, lai neaizvainot kādu, kur es neesmu pieminējis, bet šādi pētījumi ir daudz. Un līdz pat 15. gadam arī pētnieki pamatoti atzīmēja, ka nav vienotas definīcijas. Un tad, lūk, pieņemot zemes pārvaldības likumu, kurš stājās spēkā 15. gada 1. janvārī, tad šobrīd Latvijā, saskaņā ar šo likumu, ir noteikts, ka degradētā teritorija ir tāda teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes virskārtu vai pamesta, es šeit gribētu likt vēl iekavās, kas kādreiz iepriekš ir bijusi izmantota, tātad pamesta apbūves, derīgo izrakteņu, ieguves saimnieciskās vai militārās darbības teritorija. Pie vārda pamesta vēl gribētos nedaudz precizēt pamesta vai daļēji pamesta teritorija. Un es domāju, no pilsētu plānošanas viedokļa ir diezgan sarežģīti, manuprāt, integrēt atpakaļ pilsētu pilsētā vai šādu teritoriju, kas bija militārā bāze, integrēt Liepājas pilsētā. Es domāju, tas ir liels izaicinājums pilsētu plānotājiem un pašvaldīgai tādai kopumā. Un kādi tad ir šie galvenie izaicinājumi? Padomājiet, militārā bāzi, kur veidojās ne jau padomju laikā, kur veidojās cariskās Krievijas laikā, 19. gadsimta beigās. Tātad padomājiet, no 19. gadsimta diezgan ilgi ir šī cariskās Krievijas plānošana, un mēs jau redzam, visa šī pilsētiņa ir veidota kā militārā pilsēta, ļoti strateģiski, ļoti būtiski Liepājas aizsardzības objekts. Un pēc tam šo objektu pārņēma neatkarībās Latvijas laikā, arī turpināja pastāvēt militāriem uzdevumiem, bet jau 39. gada rudenī tika izveidota padomju militārā bāze Latvijas teritorijā. Tad savukārt nāca tā saucamais vācu periods, samērā īss, un tomēr līdz atkal pēc Otrā pasaules kara atkal izveidojās padomju militārā bāze. Līdz pat 94. gadam tas, protams, ir atstājis sekas, un šobrīd šajā, samērā nelielajā tomēr teritorijā mēs varam redzēt visus šos laikus. Mēs varam redzēt 3 gadsimtus ar, kā jau teicu, ar cariskās Krievijas, gan ar apbūvi, gan ar fantastisku pareizticīgo baznīcu, kuras zelta kupols spīd un var redzēt no visām karostas teritorijas vietām. Tāpat arī ar Latvijas neatkarības laika gan ielu nosaukumiem, gan arī citām iespaidu šajā teritorijā. Un, protams, padomju laika
militārās bāzes sekas ir acīm redzamas. Izaicinājums, protams, izaicinājums šādai teritorijai ir ļoti liels, un viens no galvenajiem uzdevumiem ir tās atgriešana saimnieciskajā apritē. Nu, jūs zinat, ka es tiešām biju pārsteigts, acīm redzami, ir vairāki rūpniecības objekti un samērā sakārtota teritorija. Es teiktu, ir vietas, kas pat, ja tā varētu teikt, gaida jaunas investīcijas, un nu, es teiktu, ka tādas tur sekos. Tātad saimnieciskā aprite, manuprāt, ir redzama. Būtisks jautājums ir sociālās problēmas. Nu, tās ir tās, kuras es kā vienas dienas ceļotājs neredzēju, tās man paliek slēptas. Nu, visticamākais jau, ka tādu netrūkst. Tādu netrūkst, tas droši vien ir zināms pašvaldībai, bet man kā ceļotājiem, nu, es jau neuzzināju, kā dzīvo cilvēki. Es parunāju ar turistiem gan parunāju, bet ar iedzīvotājiem kontakts man nebija, un līdz ar to nu, ir grūti uzzināt, nu, teiksim, tādu vienkāršu atbildi, kā dzīvo vietējie iedzīvotāji. Var redzēt ļoti lielu šos te padomju laika būvētos daudzdzīvokļu mājas, tādas, protams, netrūkst visā Latvijā, bet šajā karostas teritorijā jo īpaši. Tāpat būtisks aspekts ir kultūras pieminekļi, kas ir saglabājami. Tur noteikti no vienas puses mēs redzam vēlmi attīstīt šo teritoriju, nu, ja, piemēram, iespējams kādām rūpniecisks nozīmes objektiem, bet no otras puses ir kultūra vēsturiskais mantojums, un arhitektiem pilnīgi noteikti šī karostas teritorija ir pērle, es teiktu pērle, kur varētu meklēt dažādas vēsturiski ļoti nozīmīgus objektus, tos pētīt un attiecīgi pēc tam, cerams, saglabāt. Nu, es domāju, gan izvēl katra pašvaldība, kuras teritorijā ir šādas degradētas teritorijas, tīpaši bijušās militārās bāzes, es pieļauju, ka ļoti daudz savos plānos ir rakstījuši veicināt turismu. Nu, tad, zinat, es domāju, ka reti kuram tas ir izdevies, bet Liepājā patiešām turisma, šī te vide kā turisma objekts ir, es domāju, ka ļoti veiksmīgi attīstīts. Nu, un šajā karostā, kā rozīne, varētu teikt, tortē, vai kāds īpašs dekors ir karostas cietums. Nu, šis cietums ir patiešām izveidots kā turisma objekts. Un, kā jau teicu, satikos ar turistiem, tie bija lietuvieši, un lietuvieši zināja 3 lietas, prasīja man, kur ir tilts, kur ir baznīca un kur ir cietums. Nu, tad uz cietumu arī kopīgi aizgājām, un, kā jau teicu, tas bija muzeja nakts pasākums. Muzeja nakts pasākumiem ir viena blakne vai viens trūkums. Es pat teiktu, ja man būtu jāraksturo muzeja nakts Latvijā, tad es to raksturotu kā garu cilvēku rindu. Nu, tā tiešām ir tāda neliela blakne šīm muzeja dienām, bet no otras puses ļoti labi, ka var apskatīt šādus objektus. Nu, un jāatzīst, ka šāds cietums nekas jau patīkams nav. Cietums tomēr saistās ar brīvības atņemšanu. Un tomēr šāds objekts ir pat pasaulē novērtēts kā viens no tādiem interesantākajiem, īpatnējākajiem objektiem, tā skaitā, kur, attiecīgi iepriekš rezervējot, var palikt pa nakti kā viesnīcā. Nu, es domāju, tā ir lieliska ideja, kas patiešām piesaista turistus. Un Liepājā 2023. gadā saskaņā ar statistikas datiem ir turismu skaita palielinājums salīdzinot ar pirms Covid laiku. Latvija kopumā vēl ar vienu nav sasniegusi turistu skaitu, kāds bija pirms Covid periodā, bet Liepāja ir gan. Nu, viens no šādiem, es domāju, turistu pilnīgi noteikti apskats objektiem ir karosta kopumā un arī šis te cietums. Karosta, es, kā jau iepriekš teicu, biju gaidījis, ka šī teritorija būs vairāk degradēta, izskatīsies briesmīgāka, varētu teikt sliktāka. Bet patiešām bija ļoti sakopta vide. Pārsteigums man bija. No vienas puses pozitīvs, protams, no otras puses zināmas bažas, jo es pat teiktu, ka, atcerieties, sākumā uzdevu jautājumu par to, vai tā ir degradēta teritorija. Jūs zināt, iespējams, ka drīz
karostu vajadzēs izslēgt no degradētām teritorijām, tāpēc, ka, manuprāt, diezgan labi attīstās arī šis turisms, un līdz ar to, pieņemsim, varētu fantazēt, bet pēc gadiem 20, 30 pat obligāti būs jāsaglabā kādas degradētas būves, jo citādi vispār zudīs kā turisma objekts. Un patiešām nav jau tik viegli atrast tādu objektu, kas Latvijā patiešām piesaistītu cilvēkus, un būtu interesanti, aizraujoši, protams, arī stāsts ir nepieciešams. Tad, lūk, šis te karosts cietums pilnīgi noteikti ir turistu magnēts. Vēl viens no degradētu teritoriju veidiem ir degradēti infrastruktūras objekti, tādi kā dzelzceļi, ielas, transporta mēzgli un tam līdzīgi. Es arī biju gaidījis, ka transporta plūsma ielas būs samērā sliktā stāvoklī, bet, zinat, secinājums ir tāds, ka gan vecās bruģētās ielas, tāpat arī padomju laika betonētās ielas un mūsdienās asfaltētās vai bruģētās ielas ir pārsteidzoši labā stāvoklī. Un, zinat, noslēdzot šo video, man jāsaka, ja varētu tikai par ielām, par transporta sistēmu runājot, salīdzināt karostu ar, piemēram, Rīgu, tad jāsaka, ka drīzāk degradēta teritorija būtu Rīga, bet ne karosta. Ar to noslēdzu šo video. Paldies, ka skatījāties. Vislabāk!